Es domāju, ka visā sabiedrībā jau sen ir nobriedusi tā doma, ka vajadzētu mums Latvijā visiem konsolidēties uz tiem labiem darbiem, ko mēs esam darījuši. Un tā negatīvā informācija, kas visus šitos gadus bija pārplūdinājusi mūsu informācijas tīklus, viņa vispār bija ļoti nospiedoša. Un bija cilvēkos faktiski grūti izvēlēties un redzēt kaut ko labu, jo, godīgi sakot, nav jau viegli dzīvot Latgalē, nav jau viegli dzīvot pie jauniem apstākļiem, un nepavelti varbūt arī jauni cilvēki dodās projām, jo situācija, kāda ir izveidojusies patreiz pēc ekonomiskās krīzes visā valstī, Latgalē sevišķi asi izjūtama tā ir. Milzīgais bezdarbs pāri 20%, bet vienalga mēs dzīvojam mūsu valstī, mums jāredz ne tikai sliktais, mums ir jāredz arī labais. Un es domāju, ka tie visi cilvēki, kas nākuši uz šejieni, arī kuri ir ar mani runājuši, viņi ir par to, ka saka, mums jau sen ir apnicis skatīties mūsu nacionālos masu mēdījos tikai negatīvo informāciju. Un es personīgi arī ļoti nospiedoši sevi jūtu, kad es ieslēdzu panorāmu un viņi sākās uzreiz ar pirmo negatīvo ziņu. Es nesaku, ka tikai jābūt pozitīvām ziņām, bet arī cilvēkiem jādod kādu gaismas stariņu, gaismas cerību. Un tad mēs visi kopā, es domāju, pamazām kaut kādā veidā virzīsimies uz priekšu. Gan jau kādreiz arī būs gaisma tuneļa galā. Šodienas situācija, es nezinu, kas cits to varētu darīt. Tas ir pirmais. Otrais, mums ir stingri jāiestājās par valdības politikas, šodienas valdības politikas izmaiņām attiecība pret nodokļu sistēmu, attiecība pret nodarbinātību, attiecība pret valsts parādu un valsts kreditēšanu. Esmu parakstījusies zem aicinājumu par labu Latviju, jo es domāju, ka es varu izdarīt labus darbus Latvijai un labus darbus savam Kuldīgas novadam. Es domāju, es kā pašvaldības vadītāja, ne tikai es, bet jebkurš pašvaldības vadītājs var savas pašvaldības labā izdarīt daudz labus darbus.